Laikā, kad samazinās partijas Saskaņas centra popularitāte, apvienība gatavojas pamest vairāk tās biedri. Ekonomists Armands Strasts, kurš reiz jau no saskaņiešiem tika izslēgts, ar domu biedriem nodibinājis kustību Atjaunotā Latvija, kur vēlāk pārtapšot partijā. Strasts stāsta, ka vēlas radīt alternatīvu sociāldemokrātisku piedāvājumu. Savu lolojumu sabiedrisko kustību Atjaunotā Latvija ekonomists un Saskaņas centra biedrs Armands Strasts nodibināja vilcienā. Šādi mēģināts pasvītrot tās kreisos ideālus. Kustības mērķis esot piedāvāt īstu sociāldemokrātiju pretstatā Saskaņas centra līdera Nila Ušakova demonstrētai piekāpībai labējo priekšā. Mēs jau redzējām pēcvēlēšanu valdības formēšanas retorikā, ka Nils nosauca Valdu Dombrovski kā labāko premjeru Latvijā, vai ne? Ka Nils ieteica atkal turpināt samazināt darba vietas, turpināt izpārdot valsts uzņēmumus un tā tālāk. Tā visa ir politika, kas spēlē par labu bankām, ja? Kas spēlē par labu starptautiskajam kapitālam, bet ne mūsu pašu attīstībai. Kopā ar Strastu Saskaņas centru gatavojas pamest vēl daži biedri, lai arī to skaits ir neliels. Politisko notikumu analītiķi domā, ka demaršs nāca saskaņiešiem grūtā brīdī. Ja mēs skatāmies pēdējo mēnešu reitingus, tie tā kā dilst, padruskai, bet dilst. Situācija pēc referenduma neizskatās, ka viņi ir uzlabojusies, bet tieši pasliktinājusies. Dialoga ar valdošo koalīciju nav. Nokļūšana pie varas ir praktiski pārsvītrota. Un šādā situācijā arī tā kā cilvēka kā Strastkungs aiziešana neuzlabo iekšējo atmosfēru, iekšējās sajūtas politiskajā partijā. Tomēr Saskaņas centra vadība partijas biedru aiziešanu uztver ārēji mierīgi. Aktīvu cilvēku deficīts Latvijai ir akūts. Un ja arī kaut vai no mūsu iekšienes kāds tiek emitēts politiskajā spektrā un tur veido piedāvājumu, kas ir interesants sabiedrībai, kāpēc ne? Strasda vadīto kustību atbalsta arotbiedrības ar tās priekšsēdētāju Pēteri Krīgeru priekšgalā. Alternatīvu pašreiz valdošai neoliberālai politikai atbalsta arī vienotības cilvēki, piemēram, partijas valdes loceklis politologs Veikals Polītis. Šobrīd es saku, ka es esmu vienotības biedrs. Es esmu šobrīd šīs valdības parlamentārais sekretārs aizsardzības ministrijā. Par nākotni mēs runāsim vismaz 4 gadu griezumā, jo šeit dalība sabiedriskās organizācijās, manuprāt, ir ļoti pozitīva lieta. Eksperti vairāk kārt norādījuši uz paradoksu par spīti kreiso ideju tādu kā nodokļu pārdalīšana no bagātiem nabagajiem popularitāti. Kopš Jura Bojāra sociāldemokrāta laikiem visi mēģinājumi radīt kreiso alternatīvu ir izgāzušies. Jānis Eglīts uz Binders TV3.